Gripa nekad nav bijusi nevienos laikos ierakstīta vieglo slimību sarakstā, ja mēs tā pa īstam skatāmies. Tā ir bīstama, lipīga infekcijas slimība. Jārēķinās ar to, ka ne tikai šī augstā ķermeņa temperatūra vai aizsmakusī balss vai nedaudz aizliegts deguns, un tas, jā, protams, var beigties dažu dienu laikā, bet sliktākais ir tas, ka gripas vīrus rada sarežģījumus. Ja tā saucamās komplikācijas, kas var pacientam beigties ar smagu vidus auss iekaisumu, vai ar deguna blakus dobumu iekaisumu, vai ar smagu pneimoniju, piemēram, vai sirds kādu bojājumu, vai arī neiroloģiskām komplikācijām. Un tāpēc nekad un nevienos laikos nedrīkst attiekties pret gripas infekciju viegliprātīgi. Gripas mirstības rādītāji katru gadu tiek publiskoti. Un mēs jau zinām, ka vienkārši arī tie cilvēki, kas nav ar kādu blakus slimību, piemēram, smaga sirds patoloģija vai kāda cita hroniska slimība, šo gripu var neizturēt. Un tā teikt, ir iespējama nāve. Runājot par cilvēkiem, kuriem nav nopietnas blakus slimības vai tie, kas nelieto kādus no imūnsupresējošām zālēm, piemēram, tad viņiem vēl ir iespēja, ka nebūs smagi noritoša gripa un iespējams arī, tā teikt, izbeigt no nāves. Statistikas dati rāda ne tikai par Latviju, un ja mēs paskatāmies Eiropas kontekstā un visas pasaules tādā mērogā, tad šie rādītāji ir mainīgi katru gadu. Un tur ir vairāki noteikumi, jeb tā teikt faktori, kas ietekmē mirstību. Proti, vai tur ir vairāk reģistrēti gados vecāki pacienti, kuri ir no gripas miruši, vai arī tie ir ar gripu saistāmi gadījumi, nevis tikai, ka mirst no pašas gripas, bet komplikāciju dēļ vai arī ir sāsinājušās kroniskās slimības, kādēļ pacients ir gājis bojā.